Esiet sveicināti Gammas akadēmijā, jeb TVNet un Gamma podkāstā par aktuālo mūzikā. Šodien runāsim par cilvēkiem, kuri bieži paliek aiz kadra, bet bez kuriem dziesmas nekad neskanē tā, kā mēs tās dzirdam. Mūzikas producenti ir tie, kas palīdz idejām pārtapt skanējumā no pirmā demo līdz pat radio versijai. Viņu darbs apvieno tehnisko precizitāti, radošo intuīciju, bieži balansējot starp mākslinieka redzējumu un industrijas prasībām. Šajā sarunā meklēsim atbildes uz jautājumu, kas patiesībā ir mūsdienu producents. Kas ir mēs? Es esmu Krista Garančs, sveiciens TVNet izklaides satura vadītāji, man kopā ir Eriks Saksons. Jā, sveicāt, man uzaicināja šeit tāpēc, ka es jau pēc pieteikuma, es esmu viens no tiem, kas bieži paliek ārpus kadra tikai ne ar mūziku, bet ar bildīti saistīti. Tāpēc man uzaicināja vadīt šoreiz. Pareizi? Gandrīz. Tā kaut kā. Un mums ir divi brīnišķīgi viesi jau, kas nebūtu nav aiz kadra. Viņi ir šeit un tagad. Mēs viņus redzam visā krāšņumā, un tā skaitā arī jūs. Producents Jānis Jačmenkins, jeb JJ Lash. Kā tev parasti, kā tev vairāk patīk, kā tev uzrunā? Jānis, JJ? Kā ir pašam ērtāk? Ir pēdējā laikā iegājis JJs, jā, jo Latvijā jau zina, kā pasaka Jānis, tur, kuru no 1000 jāņem, tu domā, vai kad aizbrauc ārzemēm, tad parasti tas JJs kaut kā ieiedās, jā. Bet kā ērtāk? Jānis, es pieņemu arī Jāni. Okay. Es laikam mums vienīgais Jānis šajā telpā, tā ka es atsaukšos. Un mums ir brīnišķīgā mūziķe Būje Vilspārte. Čau! Čau! Kā tevi biežāk uzrunā? Man arī laikam viena alga, Būvai Ilze, kas ērtāk. Man laikam ir ļoti līdzīgi, jo Latvijā ļoti daudz ilžu, un Bū nav tik daudz. Bū galīgi nav. Bū mums ir tikai viena vienīgā. Man ir ļoti mīļš seriāls Office. Esmu skatījušies amerikāņu versiju. Ja? Un tur ir viena aina, kur Maikls Skots, kas ir galvenais varonis, man liekas, ka viņš sarunājās ar grāmatvedi tajā brīdī. Un tas grāmatvedis viņam tur stāsta kaut kādas lietas un tam līdzīgi. Un Maikls Skots viņam vienkārši atbild, explain this to me like I'm 5. Tā kā paskaidro man šo, it kā man būtu 5 gadi. Attiecīgi, ņemot vērā, ka mēs esam Gammas akadēmijā, man uzreiz ir jautājums jums izstāstiet klausītājiem vienkāršā valodā. Kas ir producents, ko viņš dara, kāda ir viņa misija? Jo mēs visi zinām mūziķus, vai ne? Tā kā tu zini mūziķu seju, atpazīsti, ja kāds tur vēlas iet vēl pikseļos, viņš tur iedziļinās varbūt tās teksta autors vai mūzikas autors. Kas ir producents? Tātad, kā 5-gadīgam. Tātad. Es nemāku vispār īsi teikt, bet es pateikšu to, kas man nāk prātā. Man šķiet, ka mūzikas producents ir ļoti plašs jēdziens, tāpēc, ka tas var būt izpausties kā cilvēks, kurš ir vairāk tehniskā personība, kurš sēž aiz ierakstu tā kā skaņu pults un sēž un producē, bet tāpat laikā ir arī mūzikas producenti, kas ir pasaulē slaveni, kā piemēram Rick Rubin, kurš tā kā pats ļoti slaveni ir izteicis, ka viņš neaiztiek vispār pogas un viņš to nedara. Tad tas spektrs, kā izpaužas mūzikas producents, ir ļoti plašs, bet tas ir cilvēks, kurš ir tātad aizkadrā, kurš palīdz tapt dziesmas aranžijai, skanējumam, mākslinieckai izpausmei un papildini lūdzu. Jāni. Jā, ļoti precīzi. Es savam dēlam, kuram ir 4 šobrīd, es vienkārši saku, es šito darbiņā uztaisīju, un tad viņš vērtē, viņam parasti ir, ja tā ir traka dziesma, tad tā ir laba, ja tā nevisai, tad tā arī tā nevisai, jā. Un tādā bērnu valodā, ja tev dziedātājs atsūta tikai, iedziedātu kaut ko, tad mēs esam tie, kas uztais to bum cik un visu pārējo. Tas tā 5-gadniekam. Ļoti labi. Jūs jau pieminējāt tos mūziķus, kas varbūt tās ir tādi, zināmākie vārdi Latvijas mērogā, ar ko esat strādājuši kopā. Jāni, tu? Pirmām kārtām Bū. Varbūt ne tavā projektā, bet pie vairākiem citiem. Aminata, citi zēni, Grēta, Atvara, Viktors Buntovskis, Marta. Baigi negribas visus saukt, jo kāds apvainosies, ja nenosaukšu, bet jā, diezgan. Un mans stāsts savukārt ir pilnīgi pretējais, jo es esmu tāds mūzikas producents, kurš vispār nav strādājis ar citiem māksliniekiem, kurš unikāli pagaidām strādā tikai ar Bū. Ekskluzīvi. Bet plāns ir strādāt arī ar citiem, ja kāds, piemēram, pēc šīs sarunas vēlās pie tevs. Ir tā, ka šobrīd
es neesmu vēl strādājis ar citiem dažu kaut kādu iekšējo radošo, bet arī tīra laika menedžmenta ziņā. Jo, piemēram, es arī saprotu, ka, lai gan es esmu mūzikas producente arī, bet es arī esmu izpildītāja, un es arī esmu grāmatvede, un arī menedžere, un arī saturētītāja un editore. Un, es daru visas šīs pozīcijas, un es vienkārši saprotu, ka, ja mans nosaukums būtu ja pozīcija būtu tikai mūzikas producente, tad es noteikti gribētu un varētu aptvert sadarbību ar citiem, kas man šķiet nenormāli episki, un es nevaru sagaidīt, ka būs kāda iespēja dzīvē, bet šobrīd es vienkārši laika, resursu un kaut kādā manā šī brīža situācijā tas nav tas, uz ko es tiecos. Jā. Vai Latvijā šī ir normāla prakse? Viens cilvēks dara 1, 2, 3, 4, 5, cik tur nosauc tās lietas? Man šķiet, ka jā, ļoti, ļoti, ļoti liela daļa, manuprāt, mākslinieku. Atkal ir dažādas situācijas un spektri un iespējas un situācijas, bet tas neatkarīgā mūziķa stāsts man šķiet ir ļoti, ļoti klasisks. Un tas nav tikai Latvijā, bet man šķiet tur pilns TikToks ar neatkarīgo mūziķu, tātad independent artist, mīmiem par to, ka tu vienkārši esi visas pozīcijas pēc kārtas, kas, protams, ka nav ideāls scenārijs, jo tas nozīmē, ka tiek resursi atņemts no kaut kādām pozīcijām, kurās vajadzētu investēt vairāk enerģijas, bet tāpat laikā mēs darām, ko mēs varam visi, jau ne tikai mūziķi, bet jebkurā jomā mēs darām labāko, ko varam. Un tad, ja vienīgā iespēja eksistēt, vai labākā iespēja eksistēt ir darīt visu pa mazam gabaliņam, tad kā ir tā jādzīvo? Manuprāt, tas sākumā arī ir ļoti vērtīgi, ka tu pats tam visam izburējies cauri, jo, manuprāt, vēl sliktāk ir tad, ja tu uztaisi savu pirmo demo maziņu, un tagad, laiks menedžerim, laiks tūres menedžerim, un tagad visam pārējiem. Tev ir jānonāk līdz kaut kādam punktam, kur tu pats saproti, vai ne, ka tev ir vajadzīgas tās palīdzīgās rokas. Jā. Bet bez viņām taču var iztikt. Pilnīgi mierīgi, Džeki, sacer dziesmu, ieraksta dziesmu, arī visu vieni paši darot. Paši sacer, paši ieraksta, paši pēc tam izsūta medijiem, paši pēc tam nāk uz intervijām, viņiem to producentu nemaz nevajag. Jā, kāda ir tava loma šajā visā stāstā? Nē, absolūti tā ir, bet negribot aizvainot dažreiz, ir tā vienkārši, ka tu klausies tās intervijas un, ja tev stāsta, es darīju pilnīgi visu. Es iedziedāju, es pats samiksēju, es pats izdarīju šito, es pats izdarīju to, un tiešām neaizvainojot visu, gribās vienkārši dažreiz pateikt, var dzirdēt, jo ir, arī pasaules līmenī ir ārkārtīgi maz to mākslinieku, kuri var darīt visu top līmenī. Jo, manuprāt, dažreiz vienkārši to nevajag darīt. Es vienmēr atbalstu, pieņemsim, man ir liela cieņa māksliniekiem, kas nāk jau ar kaut kādu demo ideju vai neuzproducēt lielākā vai mazākā mērogā, ja tu esi tam gājis cauri, un tas tev arī, manuprāt, Ilze varēs apstiprināt, tas tev palīdz iedvesmot, radīt to mūziku, tev atver vairākas kaut kādas šķautnes. Un tad tu vienkārši jābūt objektīvam pret sevi, kurā brīdī tu saproti, varbūt uzticēt to citam, jo varbūt viņš izdarīs to labāk. Ja tev vēl nav tādas uzticības, dari, viss kārtībā, un varbūt esi tas 1 no miljona, un visu cieņu. Un tad vēl jāsaprot, kuram tu uzticēt, jo mums ir daudz labi producenti, bet es ar tiem saviem panku džekiem to dziesmu ierakstīju, vai ne? Man bišķiņ veselais saprāts ir, es saprotu, ka līdz galam labi nav, ka man kāds jāmeklē. Tad es meklēšu tā, kurš man būs atbildošākais. Tā, DJ Rud, varētu būt, ka nesanāk šai gadījumā. Šā laika atnāks. Pats apzinās, ka ar panku grupu varētu līdz galam nesnākt. Jā, vēl atrast to savējo. Nē, tas ir absolūti, manuprāt. Tas vairāk arī varbūt Ilzē ir jautājums. Bet tiešām Latvijā ir tik daudz to mūzikas producentu. Ilze smaida. Man jau nešķiet. Jā. Es pieļauju, ka ir daudzi, ja mēs varam atdalīt beatmakeri no mūzikas producenta. Kā to atdalīt? Beatmakeris ir tāds, kas būtībā tev uztaisa es nezinu, kaut kādu audio to fragmentu, kas pārsvarā izmantojams hip-hopā, un tad viņš vienkārši aizsūta, un tālāk jūs tur darbojaties. Mūzikas producents, manuprāt, ir bišķiņ dziļāk un vairāk, kas tev var pats atvērt un salikt to dziesmu un uzaranžēt viņu nedaudz tādā, varbūt augstākā līmenī. Es varbūt atkal iedomīgi izsakos vai kaut kā tam līdzīgi. Jā. Man nešķiet, ka mūs ir pārāk daudz. Man šķiet, ka mums nav varbūt ļoti daudz, bet man sāpīgā tēma ir tieši tā demogrāfiskā situācija par to, ka, jo, piemēram, kāpēc arī es jūtos, mazliet tādu, šis man ļoti svarīgi atnākt šeit parunāties par mūzikas producēšanu kā sievietei, jo, lai cik mums viņu ir daudz meiteņu, mums sieviešu, cik mums viņu vispār nav, tik nenormāli maz, tas ir vienkārši super sēd, un kaut kas tur nav kārtībā, kaut kas tur nav tīrs. Ar ko tu to skaidro?
kāpēc tā ir? Nu, man šķiet, kā jau ļoti, ļoti daudzās jomās, kur vienkārši sieviešu pārstāvniecība nav tik izplatīta vai vienkārši viņas nav, tur ir ļoti, ļoti daudz kompleksu to iemeslu. Un viens, laikam ir miljons, bet tas, kas, piemēram, man nāk prātā, kā lai to tā labāk super politkorekti pasaka? Nē, šito mēs tagad politkorektums metam izsanē. Jā. Es laikam domāju, ka piemērs super basic piemērs, bet, piemēram, kaut vai tā pati iedvesma vai pārstāvniecība. Tātad es augu, es esmu uz skatuves kopš man kaut 16 gadi, dažādās formās kā folkloriste, gan dziesminiece, kas tik es nebiju agrāk, kas tik nav pieredzēts. Un pa visiem šiem gadiem, kā, piemēram, skaņotāji vai arī, kas ir tehniska pozīcija ļoti svarīga mūzikas industrijā, nevienu reizi es neesmu strādājis uz skatuves, kur man apskaņot sievieti. Es nekad neesmu iegājis studijā, kur ir forša, skaista, tāda kā tev forša, skaista, labi ekipēta un akustiski apstrādāta telpa, un tu ieej, un tu esi iedvesmots strādāt, un nevienu reizi pie pults nav bijusi sieviete. Protams, ka tas ietekmē to, ka vai tas vispār ir iespējams. Tā ideja, ka tu audz un pieredzi pasauli, vai arī, ka bērns aug un viss skolotājs, ko viņš jebkad dzīvē redzējis, ir sievietes, tā kā vai tam tad, nezinu, tur puisītim, kuriem jāizvēlas, vai viņš būs pedagogs, tā kā vai viņam vispār nāks prātā, hei, neesmu nemaz redzējis, ka vīrietis drīkst būt skolotājs, tā kā, un tā tālāk. Tas ir viens it kā banāls, bet tomēr piemērs par to. Un tāpēc es jūtu tādu politisku atbildību, tā kā būt telpā un pārvarēt arī savu, kaut kādus savas iekšējos emocionālos limitācijas procesus par to, tā kā, vai es vispār drīkstu te nākt runāt blakus tik tehniski, piemēram, tiešām advancētam. Jānis vienkārši nenormāli krūts producents. Tā kā tas ir amazing, vai ne? Bet man jāpārvar sevi un jānāk un jārunā, jo tā ir daļa no manas identitātes, tas ir viens ķeksīts pie manas CV, un ir jānāk un jārunā un jāveido tā pārstāvniecība, kas ir ļoti, ļoti svarīga. Protams, jāveido iekļaujoša sabiedrība un Uzliku uz pauzes nevadītājs. Nē, mēs iesim tālāk. Redzi, pie tevis atnāk mākslinieks. Viss kārtībā, viņam ir sava iecerē, ko viņš tā kā vēlās. Un tu saproti, ka kaut kā nesaju, ka varētu nesanākt. Tev ir kaut kādas metodas, kā tu mēģini viņu kaut kā atlaust, varbūt tai sadarbībai, vai nāks arī pateikt, Klau, man liekas, ka mums nesanāks. Tā arī ir gadījies, bet tur ir komunikācijas jautājums. Jā. Un ko es esmu sevi pieķēris, kas man pēdējā laikā baigo kaifu rada, varbūt tas no tā producents izklausīsies bišķiņ sadohistiski vai kā, bet sajust to pārliecību un pretestību no izpildītāja. Jo es esmu tas, kas vienmēr pateiks godīgi, ka man tā neliekas, varbūt šī tā, varbūt tā, bet jau man trešo reizi to sakot, no otras puses ir tā, es tevi dzirdu, bet daram labāk šitā. Tad man ir tāds, forši, ka tev ir pārliecība, jo man ir tā vīzija, ka, ja Ilze atnāk pie manis, Ilze ir svarīgākā persona studijā. Man tā būs dziesma, kur varbūt tikai nišas cilvēki pamanīs, kurš ir to producējis, bet tā būs Ilzes dziesma tā kā visu tavu mūžu, vai ne, visu tavu karjeru. Un tāpēc, ja tu esi pārliecināts par savām izvēlēm, ja man arī tas nepatīk, un ja es arī varbūt tev nepiekrītu dažās jomās, daram tā, ja tu esi pārliecināts. Protams, daudzreiz gadās, ka tu kaut ko pasaki, un tad, tiešām, šitā un tā, un tad mēs vienkārši kaut kā objektīvi aizejam uz kaut kādu labāko mērķi, kur mēs visi esam apmierināti. Tas sanāk, tev tā būs viena dziesma tavā lielajā darba sarakstā, kamēr viņai tā būs visa, kamēr viņai tas paliek visu laiku. Tur tā lieta. Jocīgi. Jo man likās, ka pie dziesmas, ka producents ir tieši tikpat svarīgs kā dziesmas autors, un ka tas tā kā ir jūsu kopdarbs, kas paliks arī tavā krājumā visu to tas tā paliks, protams, bet tā nebūs. Tā arī būs mana vizītkarte, bet kā lai to pareizi pasaka, tas nebūs tā, ka
man tas ļoti varbūt ietekmēs kaut kādus nākošos plānus, bet pieņemsim, ja tas ir, atkal piedod, es tev visu laiku pieminu, ja tas ir, pieņemsim, Ilzes nākošais singls, tas definē viņu uz kaut kādiem 3 mēnešiem, vai ne? Tā ir Ilze, kas tagad skan. Un ja tas viņai, pieņemsim, Ilzē tas galīgi nepatīk, tad kurš ir no tā ieguvējs, vai ne? Jo, ja tas man bišķiņ nepatīk vai neapmierina, ak Dievs, man būs nākošās dziesmas, bet Ilzē varbūt nākošā dziesma būs pēc pusgada, vai ne? Un tad, tas ir daudz. Es saprotu, ko tu saki, ka, manuprāt, dziesmas radīšanas brīdī abi ir vienlīdz svarīgi, vai ne? Varbūt tie svaru kausi dažreiz noslēdz uz vienu pusi vai uz otru, bet pēc tā vārda, jo es nelieku sevi, vai ne, ka tā būtu J.J. Lash dziesma, vai ne? Tā būs būt dziesma, kuru producējis J.J. Lash, un tas ir bišķiņ, tur ir bišķiņ citi svari, manuprāt. Tā ir, jā. Es joprojām domāju par Ilzes teikto. Ja tu domā par Ilzes teikto, es piemetīšu vēl vienu lietu. Teiktajam. Es tiešām ar vairākiem māksliniekiem arī šodien jau pieminēto Aminatu esmu runājis, un mēs esam nonākuši pie tā. Tu minēji, ka ļoti maz sievietes ir šajā nozarē. Ir ļoti maz sievietes, kas var uztaisīt lielu koncertu Latvijā. Daugavas stadionu, cik sievietes varētu savākt? Vīrieši ir daudz piemēru, kas varētu uztaisīt tik lielu koncertu. Sievietes ļoti maz mums ir tādas, kas tādu lielu izmēru koncertu var uztaisīt. Man šķiet, ka mums ir ļoti daudz jautājumu, kuros tieši tā, vienkārši tā demokrātiskā pārstāvniecība, viņa nav līdzvērtīga. Reāli ļoti daudz jautājumu. Par koncertiem, par festivālu line-upi, par... Cik daudz ko mums runāt. Tā ir burtiski atsevišķa epizode. Tā ir. To mēs kā bonus epizodu uztaisīsim. Gamas akadēmijas bonus epizode. Sieviete Latvijas mūzikā. Tu joprojām palika tur, ja? Es kaut kur iestrēju. Nē, tāpēc, ka es klausos, jo man liekas tā kā... It's a thing. Tas ir... Absolūti. Tāpēc man ir pieņemsim prieks, varbūt jūs zināt tādu izpildītāju kā Edison Ray. Pieņemsim, tas viņas pēdējais albums ārkārtīgi man patīk un strādājuši ir tikai sievietes. Un tas ir vienkārši fantastiski. Un tajā pašā laikā, pirms pāris gadiem, manuprāt, Keitija Perija bija dziesma Woman's World vai kaut kā tā, kur 80% ir darbojušies vīrieši vai rakstījuši un producējuši. Un man liekas, ja tu ej tajā konceptā, ja tev ir tik svarīga ziņa pateikt pasaulē, kur mums ir daudz sievietes pasaulē talantīgas, tad ej līdz galam tur. Tāpat kā Edisona, pieņemsim, nekliedz vai ne, sievietes, bet viņa uztaisa vienkārši vienu no foršākajiem albumiem šajā gadā, kuru nav aizcits neviens džeks, forši. Ilz, varbūt tas būtu tavs nākamais projekts producēt Latvijas mūziķis vēl. Būtu viņām kā, apvienot spēkus jums kopā, vai... Es ļoti gribētu. Es arī tā kā, piemēram, tagad es pieredzēju tādu ļoti, atkal stāstu, es vienkārši tādu ļoti, visu pēc kārtas stāstu. Bet, piemēram, man tikko bija tāda foršas pieredze, kur gatavojoties tieši Riga Music Week showcase'am, man komandā pievienojas uz grupas vēl viena persona skatuves, kas ir pianista, Lilija, un ir fantastiski. Un tāpēc mums jāpārtais mūsu playbacki, jo mums ir integrēta arī playback mūsu uzstāšanās procesā. Un tad mēs esam atnākuši, mans bundzinieks un Lilija pianisti uz manu mājas studīņu, un mēs tagad iesim cauri playbackiem un skatīsimies. Un man ir tāds mazs stripiņš, jo ir atnākusi šī līdzsieviete, un mēs tagad iesim cauri tiem projektiem, jo tieši vēl bundzinieks nebija atnācis, mēs iesim tagad cauri tiem projektiem, un, piemēram, dziesma no mana pirmā, no debijas albuma, kur arī dažas dziesmas es biju producējis, bet tajā laikā, piemēram, es pat neapzinājos, ka es biju noproducējis veselu dziesmu. Es to neapzinājos. Es nezinu, kas tas ir tajā galvā, jā? Protams, tā ir mana individuālā psiholoģiskā problēma un bloks, bet es vienkārši tik ļoti saprotu, ka tur ir tik dziļi sakņots kaut kādas limitācijas, bailes, nepietiekamība, tā kā nepārliecība par sevi, un es eju cauri, man vienkārši amazing, tur ir kaut kādi jocīgi smiekli ielikti, pilnīgi bezjēdzīgi, nesakarīgi, jā, tur kaut kādi sampli pārtaisīti. Kaut kas tur ir samuhļīts un uztaisīts. Vienkārši viena no manām tā kā mīļākajām dziesmām, kas ir Komplimenta piruetes, kas bija, man šķiet, ka pat viena no pirmajām, kuras tā kā noproducēju un tā tika izdota. Un es sēžu ar Liliju un saprotu, ka tagad es esmu cilvēks pie pults, man ir tā iespēja tagad vai nu es tagad
izlikšos nenormāli gudra un stilīga un neko nekomentēšu, ko es daru, lai viņi vienkārši nesaprot, kas te notiek. Nu, ko? Tā kā man nekad mūžā neienāktu, bet es kā jauna meitene aizjot uz studiju, tik nenormāli bieži jutos tā, ka kā, tas, kas tur notiek, ir kaut kas ārpasaulīgs. Es to, tā kā, tas cilvēks pie pulta, viņš neko nekomentē, viņš vēl ir, varbūt nerunā, tā kā nekomunicē. Es neteikšu, ka tā kā cilvēki nemāk komunicēt, bet daži cilvēki nemāk komunicēt. Un tad vienkārši tā kā tu sēdi un domā, tas ir kaut kas neaizsniedzams. Un es saprotu, ok, šeit es esmu ar iespēju to tā kā pārgriezt to lapu uz otru pusi un stāstīt un rādīt un teikt, šito es nezināju, kā izdarīt, un es joprojām nezinu. Un tas ir tā daļa no tā. Un, ja drīkst vēl viens stāsts par šo tēmu, kas man rītīgi lika raudāt. Tagad es noproducēju savu iepriekšējo albumu, kas bija ar nosaukumu Būtība. Un man bija tāda pieredze, kad es esmu sarakstījis, piemēram, tā kā basa partijas, bet mans basists Toms Valmiers no manas grupas, viņš nāks tagad uz studiju ierakstīt. Viņam ir maza meitiņa, kur sauc Jūla, viņa ir amazing. Un tagad es saprotu, ka mēs esam ierakstījuši to albumu, un Toms atsūta vienkārši balss ziņu, kur Jūla dzied līdz tām dziesmām. Un tas, ko es saprotu, ka es esmu radījusi tātad šai aptuveni 3-gadīgai vai 4-gadīgai meitenītei pieredzi, kur viņa atnāks kaut kādu random dzīvokli, Maskačkā, kur tajā brīdī bija mans tā studija, pie pulta sēž meitene ar drediem, un kas komandē viņas tēti pie basa. Un man bija tāds, yes! Tā kā nevis komandē, jo viņš vienkārši, bet tas koncepts, un man tas nekad nebija, Jūlai tagad ir, jā! Un tas, tas ir tik jauki. Paldies par uzmanību. Jūlija, iespējams, būs nākamā. Sieviešu procents. Neviena saruna nav vairs iedomājama, ja mēs neaizskaram mākslīgo intelektu. Nu, arī aizskaram viņu. Aizskaram, jā. Nu, mākslīgais intelekts arī ienāk, taču nenormāli mūzikā, kā tas atspogļojas producentu darbu, vai tas atspogļojas producentu darbu, vai varbūt jūs jau domājat, ka drīzumā kļūsiet par mazliet mazāk nodarbinātiem. Nav tādas bažas tādas. Redzēsim, laiks rādīs. Nav vēl bāžas tādas. Pagaidām, nē. Nu, es nezinu, naiva tāda cerība, ka tā māksla jau nav tikai tehniski lieliski izdarīt savu lietu, bet, manuprāt, arī vispār, kur mūzika šobrīd iet, manuprāt, pēdējos gados viņa ir palikusi daudz dzīvāka. Mums tā super elektronika un viss ir pārgājis. Un, manuprāt, arī tagad, klausoties dziesmas, man vairāk uzrunā tās cilvēcīgās kļūdas un viss pārējais. Bija tāds foršs teiciens, ka humans don't like the things to be perfect, humans like to be the things to be human. Nu, tā kā cilvēkiem nevajag perfektas lietas, cilvēkiem vajag cilvēcīgas lietas. Un es domāju, es ceru, ka mākslīgais intelekts paliks savā tehniskajā perfekcionismā un neaizsniegsies tādās cilvēciskajās vērtībās. Producēšanā kaut kādi rīki jau ir sen izmantoti, bet vairāk uz tādām, ja to pieņemsim, tur nolasa dziesmas spektru, un tad tev tas intelekts pasaka, tev tur varbūt bišķiņ par daudz tur basu vai kaut ko tam līdzīgi, un tad tu uz tā balstoties varbūt kaut ko piekuriģē. Bet tas laikam arī viss. Bet kas man vairāk tracina tajā mākslīgajā intelektā ir tas, ka tu bieži vien velti kaut kādam mākslas darbam mēnesi un viņu izkopu, un tad viņu ieliec iekšā, un nevis tas, ka tur mākslīgais intelekts ir izcils, bet tev pasaka, bet šito jau varēja 2 klikšķi mākslīgais intelekts izdarīt, vai ne? Man tāds ir tiešām, tā kā cilvēkam arī, manuprāt, nav vēl tik liela izpratne, uz ko viņš ir spējīgs. Un, ja tu redzi kaut ko fantastisku, kaut kādu mākslas darbu, ne tikai mūzikas pasauli, bet arī video, tev liekas, šitas jau ir pāris klišķi, mākslīgais intelekts, ko tur ņemies? Tā kā, mums vajag to ņemšanos. Tas mūs rada par cilvēkiem. Un es nezinu, man pieņemsim, es nevarētu uzrakstīt, iedod man foršāko bungu bītu vai nē, un tagad es jutīšos laimīgs. Nē, es jutīšos laimīgs tad, kad es būšu 3 stundas sēdējis pie tā, un es vienkārši kaifošu no tā, cik viņš labi skan. Es nezinu, tas man joprojām tā ir. Ņemšanās. Protams, jā, un tas jau arī padara tevi. Pirms mēs aicinām nākamos viesus studijā, es gribēju jums noslēdzošo jautājumu pavaicāt. Kas ir viena dziesma, ko jūs neesat producējuši, bet ko jūs gribētu būt gribējuši producēt? Ņemam Latvijas mērogu, varbūt tās. Šī ir man domāšanas seja. Varbūt domā. Mēs jau tikmēr reklāmas pausti, kad mums nav reklāmas. Labi. Kamēr tu domā, varbūt kāds mākslinieks, ar kuru jūs uzskaitījāt pašā sarunas sākumā tādu lielu sarakstu, ar ko jūs esat strādājuši, bet varbūt ir kaut kas vēl palicis. Mēs par Latviju runājam? Jā. Manā višlistē vienmēr ir tautumeitas bijušas. Jā, es nezinu, kāpēc man arī tā kaut kā folkmūzika vienmēr ir kaut kā saistījusi, un
Nav tā, ka es dzīšos pēc viņiem pakaļ, jo, manuprāt, tautameitas vienmēr ir tās, kas zina, ko viņas grib un kur viņas grib darīt, bet ja tie ceļi sastapsies, būšu diezgan priecīgs par to, jā. Nu, man tagad tā ātri nāk pat prātā. No aranžī, no skaņas, no vēstījuma, no visas tā kā konteksta, man šķiet, ka man ļoti iedvesmo, ļoti patīk instrumenti, tas, ko viņi dara un ir darījuši, un jā, tā būs mana atbilde pēc citīgās domāšanas. Brīnišķīgi. Paldies, un par instrumentiem mēs īstenībā parunāsim šīs sērijas otrajā daļā. Tieši tā. Paldies jums, lai jums ir ko ņemties. Cik mīri, paldies! Jums arī. Mums būs. Paldies. Un gaidām tagad žik, notiksies pārmaiņas. Tagad notiksies, un tad mēs tā daļā ar tiem instrumentu iesaisti. Kur ir maģiskā mājiņa notikusi. Tagad gan mēs pārunāsim šajā daļā nedaudz arī par instrumentiem un tā, bet vispirms jāiepazīstina ar... Es domāju, ka lielākā daļa, kas ar mūziku saistīta, zina šos divus, es gribu teikt, vienus no vadošajiem, tā nekad nevar kļūdīties, sakot, pašmāju producentus Rudolfs Budze, Gatis Zaķis. Sveiki! Sveiki. Mēs pirms tam pieskārāmies daudz instrumentiem, kas tur bija. Instrumenti Ilze sacīja, ka ļoti gribētu strādāt kopā ar instrumentiem. Nu, tāds gadījums jau ir bijis. Viņi kā producenti gribētu strādāt. Kā producenti? Jautājām viņiem. Tad jau normāli, jā. Kad man atvainājums, tad viņi var vienkārši. Bet kā parasti notiek šī sadarbība? Vai mūziķis nāk pie producenta, vai producents iet pie mūziķa? Kāda ir tā? Mūziķis pie producenta un instrumentu gadījumā atnāk pie producenta un tad paņem grupā. Tāpēc, ka tā ir vieglāk komunicēt un viss notiek ātrāk un efektīvāk. Un, jā. Cik jūs ilgi tur draudzējāties pirms šīs? Patiesībā nemaz tik ilgi, jā. Man liekas, ka pāris gadi pagāja, kad mums bija tādas darba attiecības, un tad mums bija dienesta romāns un viss, un tagad mēs esam ģimene. Brīnišķīgs dienesta romāns. Mēs jau iepriekš, tā kā viņi izstāstīja savu versiju par to, ko nozīmē producentam. Ko jums nozīmē katram būt mūzikas producentam, Rudolf? Jēzus Marija, kurienes lai sāk. Nu, mūsdienās, manuprāt, tādā mūsdienu tirgus realitātē, tīpaši, ja tu strādā vairāk uz tādu mainstream mūziku, tad lielāko daļu laika šobrīd es kā producents pavadu strādājot ar solistiem. Nu, man ir stipri mazāk grupas, jo principā ne ar vienu grupu vairs nestrādāju šajā. Padalies, ar ko tu šobrīd arī tad varbūt strādā, jo... Šobrīd aktīvs darbs notiek ar Donu, ar Aminatu pabeidzu savu Artavu viņas albumā, kas jau ir iznācis. Man ir arī starptautiski sadarbības partneri, tikko arī igauņu duetam Klišerika un Maks pabeidzu albumu, producēt dziesmas un arī miksēt tajā albumā. Nu, vārds sakot, tie ir droši vien tādi zināmākie vārdi. Un tad, kad tev ir solists un tu esi viņa producents, tad tur ir bez tā pamata, kas nozīmē aranžēt, ierakstīt, apstrādāt, miksēt. Klāt vēl ir psihologa pienākumi un droši vien dažreiz varbūt arī pavāra pienākumi. Nu tā, viss pilns komplekts. Nu, tomēr tad, kad tu esi tādā slēgtā vidē, izolētā no pasaules, tad, manuprāt, māksliniekiem ir ļoti svarīgi justies droši un tad, attiecīgi tādā, lai varētu pilnīgi visas bruņas nomest, un tad tikai tādā pilnīgi atklātā vidē var rasties kaut kas tiešām foršs un vērtīgs, un arī līdz tam ir jānonāk. Nu, jābūt labām sastarpējām attiecībām, un dažreiz var paraudāt viens otram uz pleca. Tā kā treneris sportā daļēji. Viņam arī ir jādara visas šīs lietas, lai to... Nu, kaut kādā ziņā tad es varētu būt arī spēlējošais treneris, un Gatis droši vien arī, tāpēc, ka Gatis arī spēlē instrumentus. Jā, man arī nāks šo to iespēlēt tādīs dziesmās, ko es aranžēju un producēju. Un diezgan, jā. Kāda ir tava loma? Man liekas, ka man vieglāk ir paskatīties uz to no tā, uz kurieni tas viss ir jāizved. Un tad katru reizi tas scenārijs ir citādāks un tā komplektācija. Tad atnāk pie tevis cilvēks, kurš varbūt mākslinieks, varbūt nemaz nav mākslinieks, bet viņš grib kaut kādu savu muzikālo ideju vai vēstījumu, vai arī vienkārši grib būt starmešu gaismā, un viņam nav nekāda vēstījuma. Tāpat viņš nāk pie kāda no mums, kur katrs ir citādāks, katram ir
specifiskās spējas un talanti. Un tas, ko mēs darām, mēs esam tā kā kuģa kapteinis. Mēs tā kā izvēlamies, ar kuru kuģu mēs brauksim, un tad no punkta A mēs nogādājam visu to pārpalu uz kuģa B, uz punktu B, un attiecīgi viss, kas notiek pa ceļam, Pa ceļiem uzņemot vēl pasažierus. Viss kaut kas tur notiek. Tur mēģina noslīgt, tur ir aizbergi, tur vienkārši viss kaut kas notiek. Tur saka, Tur ir žurkas un viss vienkārši pirmās tur aizskrien no kuģa. Tā kā tas viss ir tāds tā kā process, un katru reizi tā ir tā kā jauns uzstādījums, tā kā tad jauna luga. Kas mums te šoreiz būs? Šoreiz mums ir tāds scenārijs, bet mēs improvizēsim. Un tad aiziet tur divas mums atnāk, un tad atkal divas aiziet, un atkal, tas ir tāds tā kā, tā producenta mērķis ir paņemt to cilvēku ar viņa to uzstādījumu, vienalga, vai tas ir saturs, vai viņa harizma, un tā kā palīdzēt viņam nokļūt ar to līdz tam, ka viņam ir uz rokas muzikāls materiāls, zem kā viņš var parakstīties, un vēlams arī mēs varam parakstīties, kas nevienmēr tā. Īstenībā šis arī ir tas nākamais jautājums, cik jums ir svarīgi, ka jūs parādaties tajā, jo mēs jau iepriekš runājām par to, ka tāds vidējais klausītājs, viņš atpazīst tā kā mūziķi seju, ja gribiet vikseļos, zina dziesmas mūzikas autoru, teksta autoru, cik svarīgs ir šis te producentu vārds, lai parādās jums personīgi? Nē, labāk, lai parādās, nekā neparādās. Es, principā, manuprāt, vairs sen neesmu neko darījis, zem kā negribētos parakstīties. Attiecīgi, es pieļauju, ka mūsu vārds drīzāk ir tiešām nozarei svarīgs. Tur producējas Gatis Zaķis vai Rudolfs Budze vai Arnis Račinskis vai Jānis Jačmenkins. Attiecīgi, ja kāds pēc tam grib paskatīties uz to, ko spēja konkrētais producents, tad lai viņam vismaz ir kaut kāda apmēram izpratne. Es domāju, ja tīri tādā izpētes, ja tu esi jauns mākslinieks un tu klausies un tas tev patīk, tad ir forši, ka tu vari izlasīt, kas ir palīdzējis tam realizēties, bet tur ir dažādi. Man laikam svarīgāk ir tas, ka tie cilvēki paši tev apliecina, ka viņi ir ļoti pateicīgi, ka tu ar viņiem esi to izdarījis. Un tā publiskā afišēšana man bieži liekas, ka tie, kas ir pašpārliecinātāki, tie to īpaši nedara, bet tie, kas nav, tie izmanto to producentu vārdu. Un man nav nekāda iebilduma par to. Izmanto vienkārši, lai pievērstu sev uzmanību. Un tā kā es teiktu, ka pārsvarā tiem cilvēkiem, kam viss kārtībā ar pašapziņu, viņi pieraksta maziem burtiņiem, bet tas nav virsraksts. Tur, zin kā... Bet tāpat brīdī paskaties uz to, kā bija 2000-ojos, ja tev bija producents Timbalands vai Farels, tad tas bija bezmaz vai garantēts hits. Un tas ir no vienas puses, ja mēs runājam par to publisko, bet par to profesionālo, man jau arī patīk papētīt, kurš ko ir producējis. Piemēram, šobrīd lielākie producenti pasaulē, kas ir tur Džeks Antonovs, piemēram, tu zini, tad viņš tur tā, un tad tur Ians Kirkpatriks, Dua Lipai šitā var uztaisīt. Man patīk, piemēram, paskatīties arī papētīt savus saroda brāļus, kas ir pilnīgi pasaules elitē, un tad varbūt no viņiem iedvesmoties. Un Covid laikā arī bija baigi forši tas pats Ians Kirkpatriks, kurš ir Dua Lipas producents, un arī daudziem popzvaigznēm. Viņš taisīja strīmus, un tur bezmaz vai var arī no viņa mācīties kaut ko pašpikot arī. Jā. Par špikošanu gluži nē, bet man kaut kā šķiet, ka reizēm tas producents nāk arī palīgā tādā ziņā, ka mākslinieks atnāk un pasaka, klausies, es gribu hitu, es gribu slavu, es gribu uztaisīt man pēc formulas. Vai jums kā producentam ir svarīga šī radošā brīvība šajā procesā, vai tomēr tas, lai dziesma tad kļūtu populāra? Tas varbūt reizēm viens otru neizslēdz, bet es domāju, Nē, nekas tur viens otru neizslēdz, jo tie ir tādi slāņi un līmeņi. Tad, kad tu mēģini uztaisīt hitu, sekojot tendencēm, tu jau esi nokavējis, jo ir jau jaunas tendences, kas reāli pasaules virtuvē tieši šobrīd vārās. Un sanāk, ka tu vienkārši ķer savu asti, ne savu, bet vispār to.
Bet 80% gadījumos, vai pat 90% tas strādā, tāpēc, ka cilvēkiem patīk lietas, ko viņi jau ir dzirdējuši. Viņiem patīk tas, ka viņiem nav jāsaprindzina smadzenes, ko es tagad dzirdu. Viņi tikai dzird, šitā ir cita dziesma, bet pazīstamā teritorijā. Un tad ir tie 10 vai 5 vai 1%, kur ir tie revolucionāri, kuri vienkārši uzliek mīksto pilnīgi visam, un caur to viņi veido to jauno trendu, kas pēc 3 gadiem jau atkal būs 80% noklājumā. Tā kā tas ir tāds, es vienmēr paturu prātā un droši vien, ka vairāk koncentrējos norādot māksliniekiem, ar ko es strādāju, uz to 1% vai 5 vai 10, nekā uz tendencēm, jo es tendences tomēr redzu kā ļoti īstermiņu domāšanu arī. Jo man patīk dziesma sevi iekļauj ne tikai tā brīža aktualitāti, bet kaut kādu to mūžīgo vērtību. Un tā mūžīgā vērtība, protams, var izpausties arī tagad, klausoties 90. gadu, nezinu, Ace of Base, to vienkārši, wow, tas ir krūta. Bet arī to ārpus laika, ka arī pēc 3 gadiem, kad tie izteiksmes līdzekļi, kas tagad ir izmantot, kad viņi jau būs lēti, tā mūzika tāpatās saglabās savu vērtību. Es domāju, viss tas ļoti baigi ciklisks ir. Ja tieši jāatbild uz jūsu jautājumu, tad es esmu izgājis dažādām fāzēm pats cauri, un man arī ikdienā mūzikā ir jānāsā dažādas cepures. Vienu brīdi es esmu nozares pārstāvis, vienu brīdi es esmu radošais, vai ne? Un man kā nozares pārstāvim, protams, kopumā gribas, lai Latvijas mūzikas īpatsvars mūsu pašu valstī būtu lielāks, gan straumēšanā, gan arī radio. Un attiecīgi, tad, kad man ir iespēja kaut ko tādu izdarīt, tad es cenšos. Un tā ir arī, būsim godīgi, kaut kāda elementāra godkāre. Nu, ja tu gribi uztaisīt dziesmu, protams, tu gribi, lai to dzird cilvēki un priecājas par to. Vai to var mākslīgi radīt līdz zināmai robežai. Nu, tu zini drīzāk, teiksim, ko nedarīt. Nu, teiksim, Gatis tikko teica par to, kā tagad skan Ace of Base. Okay, bet bija brīdis, kad Ace of Base skanēja senili. Ļoti līdzīgi, kā mēs tagad varētu runāt par 2010. 11. gadu EDM mūziku. Nu, tā kā neviens šobrīd netaisa tādu. Bet, teiksim, ja mēs atceramies, kas bija tur Davids Geta, Calvins Harris un viņu dziesmas no 2009. līdz kaut kādam 16. gadam, tas ir cits sounds. Un ja tu tagad kaut ko tādu uztaisītu, tu būtu tāds, ko tu dari, vai ne? Nu, un šobrīd, piemēram, kaut kāds tas folk country vilnis ir baigais, vai ne? Viss ir pustolēts. Nu, un, protams, ir kaut kādi mākslinieki, kas arī nāk, piemēram, pie manis un grib to izdarīt. Nu, tas pats Rolands, piemēram. Viņš gribēja to izdarīt, un viņš to izdarīja. Nu, forši. Bet tad, būsim godīgi, tas arī ir trends. Nu, tomēr. Un tas jau arī nav tomēr jau aizgājis jau, un pie mums tas ir atnācis ar kaut kādu... Tas, ko es teicu, ka jebkura aktualitāte un tendence, viņi jau ir veca. Tad, kad tu viņu izdzirdi, tas nozīmē, ka kāds viņu ir uztaisījis vismaz pusgadu pirms viņa ir iznākusi. Nu, kā, un viņš viņu ir stācis realizēt vēl gadu pirms tam. Tā kā, tas ir es neteiktu, ka tas ir bezjēdzīgi, jo mūzikai ir tik daudz funkcijas, ka man nav nekāda iebilduma pret liftu mūziku, man nav nekāda iebilduma pret jogas mūziku vai vienalga sporta mūziku. Tās visas ir mūzikas, kurām ir kaut kāda funkcija, un viņas visas var izdarīt labi un netik labi. Tā kā, un ir mūzika, kur tās tendences ir vajadzīgas, kā jau es teicu, lai tu vienkārši būtu uz tā viļņa, lai uz tā klausītāja uztveres viļņa, ka viņš var to bez problēmām norīt un justies labi. Tā kā tas ir viss. Tas mūsu mērķis un mūzikas mērķis ir radīt cilvēkā emocijas. Vienalga, vai viņš līdzpārdzīvo, vai viņš kļūst agresīvs, vai viņš vienkārši ieiet ekstāzē. Tas nav svarīgi, tās ir dažādas funkcijas. Nu, tā kā, ja mūsu mērķis ir maksimāli efektīvi izpildīt to, lai tā iecer īstenojas. Lai tas varētu kļūt par hitu. Jo es tāpat kā tu pagājušais pazudi kaut kur vienā brīdī, es arī tikko pazudu pie tavu jautājumu par to. Producents jau neradīs to hitu. Viņš izdarīs darbu. Producents ir viena no sastāvdaļām. Jā, tā ir viena no sastāvdaļām, bet jūs lieliski izdarīsiet savu darbiņu, atdosiet rezultātu un tālāk jau to hitu radīs citi cilvēki.
Ne, nu radīs tā, ka pirma radīs. Nekļūs. Labi, Nē, mēs varam nodalīt. Noliec sevi pozīcijā, lai tas varētu kļūt. Nu, tāpēc, ka jebkuru dziesmu var, es nezinu, var uztaisīt. Tu vari paņemt kaut kādu, ir taču piemēram, ir tas Pitchfork vidē, es nezinu, kā to labāk nosaukt, ir J. Paul, zini to indiju mākslinieku, zināt tādu, viņš izlaida vienu albumu, kurš bija nolīkots, un tad viņš klusēja, un tad viņš atgriezās Coachellā laikam pirms gada vai kaut kas tam līdzīgs. Un viņam ir tanī albumā viena cover versija dziesmai Crash, kas bija kaut kāda tur 90. baigais hits, kas vienkārši ir pops, standarta, normāls amerikāņu pops, un viņš uztaisīja pilnīgi kaut ko tur dīvainu, tādu nedīvainu, ļoti alternatīvu, elektronisku tādu. Un līdz ar to, skaties, ja var popdziesmu uztaisīt par kaut ko ārkārtīgi nišīgu, tad var arī kaut kādā ziņā uz otru pusi. Jautājums ir arī tad par dziesmu radīšanu, par tā saucamo songwritingu. Kas tad ir melodija, kas ir teksts un tā tālāk. Uz visām pusēm ir tomēr producents, gan dziesmas autors, gan radio mūzikas redaktors, gan playlisteris. Visi viņi ir kaut kā atbildīgi par to. Nevis atbildīgi, teiksim, līdzdarbojas tādā procesā. Jā. Protams, auditorija tāpat brīdī. Mēs paskatāmies mūsdienās ar sociāliem tīkliem, ko tev viena dziesma var aiziet trendā sociālos tīklos, un viss tev nevajag ne mūzikas redaktoru, ne Spotify playlisteri. Cik daudz tu pats personīgi seko līdzi TikTok trendiem, piemēram? Es vairs nesakoju. Es arī to fāzi esmu izgājis. Man tiešām neinteresē. Ja tu strādā ar mākslinieku, tad tomēr es gribu radīt maksimāli labāko, lai mākslinieks būtu priecīgs un tāpat brīdī, lai mēs būtu kaut kādā pozīcijā, kur mēs varam gūt panākumus vietējā tirgu. Cerams, arī ārzemēs kaut kad. Latvijā ir viegli atrast savu mākslinieku. Jums bija rekorddienas romāns Pārtap par ģimeni. Ko nozīmē savs? Pirmais jautājums, jo atrast, tāpat kā atrast savu labāko draugu, vai tas ir viegli? Vai vispār draugu? No nulles. Tas nav viegli. Protams, ka tā ir pieslīpēšanās. Bet, protams, ar laiku jau palīdz, ka cilvēki saprot pēc tā, ko, piemēram, es esmu izdarījis, kāda ir mana gaume. Un tad svarīgs posms noteikti ir tā cilvēciskā lieta sakritība, jo tur var būt pilnīgi atšķirīgi. Pat tad, ja jūs muzikālās gaumas sakrīt, jūs kā cilvēki nevarat sastrādāties. Tas ir iespējams. Un, tas nav viegls ceļš, bet tas notiek visu laiku. Jo šo jautājumu visām mūsu mūziķiem arī varam tieši tāpat adresēt. Cik viegli ir atrast savu producentu Latvijā? Es domāju, ka viņi varētu atbildēt diezgan līdzīgi. Latvijā grūti ir tāpēc, ka tie producenti, viņi tomēr skaitliski nav tik daudz, lai noklātu visas mūzikas izpratnes vai mūzikas žanrus, sauciet kā gribat. Un tāpēc ir tā, ka ja tu gribi šito, tad tev ir 1 vai 2. Un tas ir, man liekas, tā jau bišķi nabadzīgi. Tāpēc, ka viens vienmēr var būt labāks, vai jūs varat vērtēt kvalitīvu vai kvantitīvu, bet tie ir tikai 2 cilvēki. Kur viņi ir? Jā, bet varētu būt, ka, teiksim, savs lauciņš, mans lauciņš. Varētu būt, ka pēdējos gados bišķiņ vairāk tomēr izceļ tos mūzikas, kā mēs pieteicām šo sēriju, tos neredzamos aizkadra cilvēkus. Nē, tas ir arī viens no gammas vispār kopumā arī uzdevumiem. Tas ir, manuprāt, diezgan svarīgi. Protams, es esmu ļoti bieži vienkārši teicis tādu lietu par radošiem cilvēkiem, vai kas palīdz radošiem darbiem tapt. Ja tu kaut ko no sevis ieliec pasaulē, tad ik pa brīdim ir baigi forši, lai tev pasaulē arī pasaka paldies, ka tu to tur esi ielicis. Tas ir arī viss. Gama to dara, un Gama to darīs arī šogad, nākamgad. Nākamgad. Martā. Konkrēti. Ceremonija jau būs. Mēģinu attīt atpakaļ pagājušā gada ceremoniju. Es visu laiku saku pagājušais gads, arī. Jā, tur ir tāds sajukums. Kas dabūja pirmo Gamas balvu kā producents? Mums nebija producents Gatis, dabūja kā skaņu ierakstu inženieris. Skaņu inženieris. Vēl viens cepure. Ja tev bija 2 kroņi, abi gan dzīvais, gan studija, vai ne? Jā. Un ar instrumentiem jūs varat. Vēl viens kronis, jā, visi viņi stāv studijā ļoti skaisti. Bet,
Jā. Panākumiem nopelns Godalgots. producents. Pirmais uzrāviens, jā. Dekorēts. Es domāju, ka tas ir svarīgi novērtēt. Un, man liekas, vispār tas gāmas gadījums ir foršs ar to, ka tā ir tāda demokrātiska lieta. Tāds tā kā novērtējums arī tad, ja tu, kā jau to pasaki, ja tu neesi pierakstījies kaut kur, bet vienkārši izrādās, ka tev novērtē. Tas arī kaut kas ir simpātisks tajā, ka tu neiesniedz to savu. Man liekas, tas man arī liekas forši. Ka kāds no malas, līdzīgi kā Austras balva, ka vienkārši, labi, visas balvas ir subjektīvas, jo viņas sastāv no subjektiem. Un tad attiecīgi vairāk subjekti objektīvāk, mazāk subjekti, bet tas, ka kāds vienkārši skanē to laukumu, tas, man liekas, ir forši. Novēlu ilgu mūžu Gammai. Jā, tas ir skaists novēlējums. Noslēgumā par producentu nākotni, kā jūs to redzat? Cik daudz spēlēs lomu mākslīgais intelekts, piemēram? Man liekas, ka tu esi speciālists mākslīgā. Es esmu lielais kritiķis mākslīgajam intelektam, ģeneratīvajam mākslīgajam intelektam. Grūti pateikt. Šobrīd tā situācija ir bišķiņ tāds mežonīgie rietumi. Ļoti daudz, kas nav sakārtots arī no likumdošanas vispār, un es zinu, ka Eiropas komisija tieši par Eiropu runā. Ja mēs runājam reāli par pielietojumu, te mēs varam vispār atgriezties pie tādām baigajām saknēm, ka ļoti svarīgi ir, es uzskatu, ka vairumam mākslinieku, piemēram, tāpat būs svarīgi pabūt studijā, piedzīvot radošos priekus un bēdas, varbūt psihoterapijas sesijas abos virzienos, jo tomēr tas ir arī kaut kāds piedzīvojums, kad tu rādi dziesmu vai vispār jebkādu mākslas darbu, tas ir kaut kāds zināms arī emocionāls piedzīvojums. Tas ir akts, principā. Un šo pazaudēt tikai ar izdomāt, kā uzrakstīt veiksmīgāku promptu. Būs cilvēki, kas izmantos, oportunisti, kas izmantos šo, un tad pēc tam nākamā cīņa jau ir par tirgu. Ļoti daudzslāņains temats, es domāju, tā baigi iet un sludināt, tas ir ētiski, tas ir neētiski, tas mums neizdosies, jo kāds pieprasījums, tāds piedāvājums, bet mēs varam vienkārši likt cerību uz to, ka kaut kādā brīdī tas izbalansēsies. Būs cilvēki, kas to izmantos, es nezinu, kā latviski ir termins abuse, ļaunprātīgi izmantos, vai ne? Gan jau, ka būs cilvēki, kas izmantos to ētiski, un būs cilvēki, kas to neizmantos vispār. Es atceros, es bērnībā tīņa gados biju milzīgs grupas Queen fans. Joprojām esmu, bet tā kā uzaugu. Viņiem pirmajos 2 albumos bija baigi šitais te lepnais uzraksts No Synthesizers. Un tad varbūt kāds jau sāks albumus marķēt No AI, vai ne? Bet kā kaut kāds, piemēram, instruments tīri apstrādēji ir, es uzskatu, ir ļoti arī labas lietas. Es ikdienā izmantoju. Piemēram, mūsu tādā darbā ļoti specifiskā, piemēram, ir demo, un ja tev atsūta mākslinieks demo, piemēram, viņš ir uz kaut kādu YouTube bītu iedziedājis kaut ko ideju. Man nevajag gaidīt, kad viņš būs mājās pie datora un varēs tev atsūtīt pa celiņiem. Te baigi tehniskā informācija. Es paņemu to pašu MP3, jau ielieku, sadalu pa celiņiem, jo mākslīgais intelekts to šobrīd atļauj, un es jau varu sākt darbu. Un šādas lietas, kas pātrina mūsu un ietaupa mūsu arodā laiku, ir vērtīgi. Problēmas sāks ar to ģeneratīvo mākslīgo intelektu manā uztverē. Jā, tas ir tāpēc, ka tas ir kaut kas jauns, tas ir bubulis, ļoti liels bubulis, no kā baidīties. Un, kamēr nav nostabilizējušās kaut kādi noteikumi vai, nezinu, tiešām tu uzliec to tēgu, ka tas līdzīgi kā ģenētiski modificēta pārtika, ne, tur ir tas tēgs un tā. Bet tas arī, kur tā robeža ir, jo bieži jau tu vari izmantot to kā iedvesmas avotu. Un vai tad tas skaitās? Tas ir slīdens viss, bet tieši tā arī ir, ka laiks parādīs, cik lielu lomu tas spēlē. Jo arī ģeneratīvais, man liekas, var būt labs, ja tu pēc stundas barojot to AI par to, kā tu gribi skanēt mūzikai, un viņš tev uztais to trēku, varbūt,
Tu paņem iesamplē viņu un izmanto savā darbā. Tas ir citādāk, man liekas, jo tas ir tā kā rakāties pa plašu veikalu. Tu šito paklausos, šits man derēs. Tikai šeit tev nav nekāds autortiesības pagaidām, ne? Nav. Nu, Latvijas autortiesību likums vispār parāda, ka mākslīgais intelekts nevar būt autors. Jā, tad tev ir tavs ideālais references vai samplējamais tracks, vai tuvu ideālam, un tu vienkārši viņu iesamplē, iecilpo, pēc tam jau manipulē, un tik tālu. Es teiktu, ka manā pasaulē tā līnija ir kaut kur tur, un tad pēc tam tas ir vienkārši, jā. Tā, es nezinu, man pagaidām nav viedokļi par to, kas notiek zem tās līnijas, kas ir tas... Maza piebilde, kur ir problēma ar ģeneratīvo AI, kad bija tikko tie skaļie notikumi, bija tātad Velvet Sundown, tā mākslīgā intelekta grupa, kas izklausījās pēc The Doors un kas tik tur vēl, un vēl bija daži, es pat negribu saukt, lai cilvēki neietu meklēt, godīgi sakot. Kur ir problēma? Ka problēma ir, ka tā kā šobrīd lielākā platforma, kur cilvēki klausās ierakstīto mūziku, ir Spotify. Un Spotify savukārt veids izmaksas pēc tā saucamā pool principa. Visi samet visu naudu, abonēšanas maksas un reklāmas naudas vienā katlā, un pēc tam pēc čārta pozīcijām teritorijās izdala. Kur ir problēma ar to, ka, teiksim, tu vari neklausīties ģeneratīvo AI vispār, bet ja viņš būs tavā valstī, tavā teritorijā pirmajā vietā, kā tas arī bija, tas reāli atņem naudu reāliem muziķiem. Un tā ir tā lielākā problēma. Un ja mēs ejam vēl dziļāk jau tādā bišķiņa sazvērstību teoriju teritorijā, tad problēma ir tāda, ja Spotify, piemēram, pats ražo to. Tas nozīmē, ka viņi ir platforma, viņi izmanto monopolu situāciju, kur viņiem ir ārkārtīgi daudz īstu mūziķu, kas tiešām tur ar sviedriem, asinīm un visām emocijām ieliek to muziku, izveido to muziku, un tāpat brīdī kaut kas ir tapis 5 minūšu laikā, viņiem reāli rada zaudējumus. Tā ir tā lielākā netaisnība šobrīd pie esošā mūzikas biznesa, kā lai pasaka, pēļņas modeļa. Jā, bet vai gadījumā nav tā, ka Spotify, piemēram, var uztaisīt playlists bezgalīgi daudz playlists, teiksim, pusi no visa materiāla var uztaisīt paši AI ģenerētu un paši sev maksāt? Principā, te mēs baigi gari, droši vien aizrunāsimies. Principā, viena amerikāņu žurnāliste bija uzrakstījusi grāmatu The Playlist Machine. Es neatceros no galvas, man tā grāmata ir mājās. Viņa bija pierādījusi, ka savukārt Spotify bija algojuši no-name producentus, kas taisīja mūziku lo-fi beats playlistēm. Nevis viņi paņem sev, paņem sev, bet viņi izmaksas mazākas veids. Tas nozīmē, ka paņem sev. Veids. Jā. Un šobrīd, kad tev vairs nevajag ghost producentus, tev vajag tikai mākslīgo intelektu, tad viņi tiek apsūdzēti par to. Bet tad nesen atkal ir skaļais paziņojums par to, ka tagad viņi ir cik tur 50 miljonus mākslinieku vai ierakstu, pārsakot, nākamajā Gāmas epizodē, Gāmas akadēmijas epizodē. Mums ir vēl viena sērija, 12. jau. Bet tev ir nobeiguma vārdi. Tev ir nobeiguma vārdi. Mēs iepriekšējiem viesiem jautājām, ar kuriem māksliniekiem vietējiem vēl nav nācies, bet ļoti, ļoti gribētu sastāvēt. Es drīkstu bišķiņ pārlapot, es negribu par māksliniekiem, es gribu par dziesmu. Vai jums ir Latvijas mērogā kāda dziesma, ko jūs būtu gribējuši producēt, bet kas nav jūsu? No visām tām. Drausmīgi daudz dziesmas un drausmīgi īsa atmiņa, jo, redziet, producentiem ir tāda īpašība, vismaz cik es esmu saskāries, ka ir tāda lieta kā operatīvā atmiņa, kur ātri tiek iztīrīta, lai tu vienkārši nesijūtas prātā, jo citādāk. Tāpēc man ir ļoti īsa atmiņa, un es tagad noteikti ir daudz tās dziesmas, kuras esmu padomājis, šis ir kaut kas foršs, ko es būtu gribējis. Man ienāca prātā viena lieta, un tas varbūt būs smieklīgi nesen tieši tad, kad ir tāds vilnis ar country, un ka man pašam piespiedu kārtā jāsāk to darīt. Un tad ir lieta, ka tu, protams, centies arī tomēr cienīt to, kas ir vietējā muzika. Un, piemēram, tāda dziesma kā Dzeltenie aizskari, tev vienmēr licies ir baigā baļļu, tur ziņģe un kas tik tur ko tur. Un es vienreiz speciāli paņēmu Dakotas versiju tieši Dzelteniem aizkariem, uzliku austiņas, klausos, ak,
Dievs, cik muzikāli un kādas tur partijas un kā tur iespēlēts. Un es to dziesmu sāku cienīt tā kā pilnīgi citā līmenī. Viņa ir gan ļoti lipīga popdziesma, ļoti interesanta, bet arī tā visa muzikalitāte un pieeja. Un vispār, teiksim, country mūziķiem Latvijā ļoti augsts arī profesionālais līmenis. Un tā bija tāda mana pirmā tāda atziņa, ka jā, tu vienmēr domā, tur zemes dzeltenī aizskar, tā jau tāda ziņģa, kas ir ballēm un kāzām, vai ne? Viņu arī tā var nospēlēt. Viņu arī tā var nospēlēt, bet, ko paklausies ierakstu, man liekas, Es to negaidu. dzeltenī aizskari ir mans šī brīža viens no latviešu. Labi, es sapratu, ka man varbūt tajā popmūzikā varbūt nē, bet Saula Pērkons Daugava, tas ir kaut kas, ko es būtu gribējis sarakstījis. Absolūti. Bet tā jau ir. Tā ir, jā. Tas ir tā, kā gribētu sarakstīt himnu principā. Jā, principā, jā. Tas svētais, tas ir tas, jā, svētā teritorija. Tā teritorija. Nu ko? Gams akadēmijas producentu sērija galā. Es atcerējos oriģinālo Zigmāra ķiršu lietu. Tā fantastiski. Okay, jā. Tā tad izkrit no galvas kukulē dziedāja. Nē, Nora Bumbiera, ak, Dievs. Jā. Tas ir joprojām skan 70. gadu ieraksts. Brīnišķīgi. Klausamies latviešu mūziku. Paldies jums par sarunu. Paldies par sarunu. Paldies! Un uz tikšanos nākamajā reizē. Čau!